Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tu tas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Šodien ārā ir drausmīgs laiks. Ducina pērkons, zibeņo zibens. Jā, lapsiņai bieži paliek bail negaisa laikā, tāpēc es uzaicināju ciemos melno lapsu un zelta lapsu. Tagad lapsiņ tev ir drošāk? Nu, re, tā jau ir drošāk ar draugiem. Bet lapsiņ, tu nesatraucies. Ja tev arī ir nedaudz bail, vai arī ļoti, ļoti, ļoti bail, tu droši to var teikt, jo par to nav jākaunās. Mēs visi taču kādreiz mēdzam baidīties, vai ne? Kas? Ko tu saki? Tu gribi, lai es pastāstu kādu šausmu stāstu, lai tu vari pabaidīties? Es nedomāju gan. Es neticu, ka pārējās lapsas to gribēs. Jūs gribat klausīties šausmu stāstu? Nu, nē. Man īstenībā nevisai patīk tie šausmu stāsti, tur visādi mošķi, ķēmi, vampīri. Nē, jūs tiešām gribat šausmu stāstu. Tev patīk baidīties? Nu, labi, es mēģināšu atcerēties kādu šausmu stāstu tā. Bet, ja jums paliek bail, jebkurā mirklī jūs to varat teikt, un es pārtraukšu, jebkurā mirklī. Labi? Sarunāts? Labi. Tā. Kādā melnā, melnā naktī, kādā melnā, melnā pilsētā. Kas tas bija? Nē, viss kārtībā, lapsiņas, viss ir labi, tik tas droši vienkārši bija kāds zibens, kas iespēja kāda elektrības stabā. Nekas to noteikti salabos, viss būs kārtībā. Un par laimi mums ir svecīts tagad, vai ne? Jūs taču nenobijāties, ko? Jūs nenobijāties. Ne? Labi. Jūs tiešām gribat, lai es turpinu stāstīt to šausmu stāstu? Nē, man jau nav bail, es tik domāju, lai jums nav bail. Jums nav. Nu, labi. Tev nav bail. Tas labi. Tas ir labi. Nu, labi, tad es turpināšu. Es sākšu no sākuma labāk. Kādā melnā, melnā naktī, kādā melnā, melnā pilsētā, kādā melnā, melnā ielā, kādā melnā, melnā istabā. Kas tas bija? Kas ir, lapsiņ? Tu iesi paskatīties? Tev nav bail? Nu, labi. Es tev iedošu lukturīt līdzi. Bet, zini, lapsiņ, tev jau nav jāiet vienai, mēs varam iet visi kopā. Labi, ej vien pati. Bet uzmanīgi, sarunāts, un ja kas kliedz? Kas? Jūs gribat, lai es turpinu stāstīt šo šausmu stāstu? Jums ir drošāk, ja es stāstu. Nu, labi, tad es mēģināšu stāstīt tālāk. Kādā melnā, melnā mājā bija melna, melna istaba. Kas tas bija? Melnā lapsa, tā esi tu? Kas tas bija? Tu iesi tagad skatīties? Nu, labi, ej. Uzmanīgi. Jā, tu, lapsiņ, nebaidies, viss būs labi, tu nesatraucies, viss būs kārtībā. Man tiešām jāpabeidz stāstīt tas stāsts. Labi. Kādā melnā, melnā mājā, kādā melnā, melnā istabā sēdēja melna, melna lapsa ar baltu, baltu astīti. Viss, beigas. Kas tur ir? Kas? Lapsiņ, tu iesi atvērt? Varbūt mēs varam kopā iet. Kas tur ir? Lapsa, melnā lapsa. Zelta lapsa.
Lapsiņ! Kur viņi palika? Draugi, tiesat jūs un apsīt to arī. Jūs virtuvē cepāt popkornu? Tās sprakšķēšana nāca no popkornu cepšanas, un izrādās virtuvē nekādu briesmu nemaz nebija. Šitas ir man? Paldies! Ziniet, es biju nedaudz nobijusies. Labi, diezgan ļoti. Man vajadzēja to pateikt, jo par to jau nav jākaunās. Ja tev kādreiz ir bail, atrodi kādu cilvēkam, tu vari uzticēties un pastāst par savām bailēm. Jūs noteikti atradīsiet veidu, kā pārvarēt bailes. Es zinu, ka tev izdosies. Tā! La 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 la